2010. gada putna godā celts veco un kluso priežu mežu simbols mednis. Šai sugai skaita samazināšanās Latvijā draud ne jau tikai tāpēc, ka pavasaros mednieki joprojām medī riestojošos medņu gaiļus. Galvenokārt skaitu ietekmē priežu mežu izciršana. Jā, veci pāri pa 100–120 gadu priežu meži ir kļuvuši patiešām par retumu. Un jāteic, mednis ir ārkārtīgi uzmanīgs kolektīvais riestotājs. Tas nozīmē, ka medņu gaļi savācās vienkopu, kādā riestam piemērotā vecā priežu audzē, un tad sākas riests. Medņi tad kļūst ārkārtīgi kaujnieciski savā starpā. Taču man kādreiz gadījās Strenčos tāds notikums. Mednis krietni pēc riesta beigām vēl bija saglabājis galvā dullumu un uzbruka man, laikam noturēdams par konkurentu. Es jau medni nevainoju, viņš acīm redzot bija vecs, savulaik bijis riesta galvenais gailis, zaudējis savas pozīcijas un tajā mēģināja vainot da jebko. Lapsu, suni, kaut vai mani. Tā saka, ka mednis esot viens no visuzmanīgākajiem meža iemītniekiem. Protams, 99,9% gadījumu, bet tas 0,1%. Tas attiecināms uz šādiem te pilnīgi nenormāliem medņiem, kuri nepažēlo sina cilvēku. Šāds te tagad ir pie Strenčiem. Cik viņš ilgi dzīvos, to jau redzēs. Ja pret visiem attieksies tik neganti kā pret mani, gan jau kādam tas nepatiks. Šajā medņa gadā zinātnieki pastiprināti pētīs medņa izplatību un vēros, kur aizsargājums medņu riesta vietas, lai saglabātu šo pat tiešām unikālo Latvijas putnu sugu.